17. marta vakarā Meža fakultātes pirmkursnieki sacentās par titulu Miss un Misters Meži. Šogad konkurss izcēlās ar milzīgo dalībnieku skaitu, proti 13 konkursantiem. Dalībnieki sev pierādīja 6 aktivitātēs. Pirmā no tām bija vizītkarte, kurā studenti stāstīja par savu saistību ar mežiem un izvēli studēt Meža fakultātē, kā arī par savām dzimtajām vietām. Otrajā konkursa kārtā studenti demonstrēja savus hobijus – pļitkošanu, hokeju, jāšanas sportu, makšķerēšanu un atpūtu pie jūras, dejošanu, medības, floristiku un citus. Ar saucienu Jabadaba Dū sekoja modes skate akmens laikmeta stilā. Negaidīti interesants bija dalībnieku kopīgais priekšnesums, kur tika parādīta mežsarga ikdiena, meža uzraudzīšana, mednieku pārbaudīšana, turistu pieskatīšana, kam pa vidu bija arī sarkangalvīti un vilks, balerīna un citi brīnumi. Grūtākā aktivitāte konkursā bija valšu soļu pārbaude. Jaunieši centās izdejot deju pie Viktora Lapčenaka izpildītās dziesmas Kurzemīte. Skatītāju rindās bija vērojami iepriekšējā gada Miss un Misters laureāti, kuri aktīvi piedalījās konkursa starplaikos rīkotajās aktivitātēs – dziesmu dziedāšanā, lielākā skaita konfešu bāšanā mutē, publikas izģērbšanā un dejošanā. Pirmkursnieki tika pārbaudīti arī uz atjautību erudīcijas konkursā, kur jautājumi varēja no mežzinātnes līdz pat cietajiem riekstiem. Pasākums noslēdzās ar titulu un īpašo godalgu sadalīšanu. Žurnāls Plēsums savu specbalvu pasniedz Ievai Ozoliņai un Edgaram Birkam, bet LLU studentu pašpārvaldes simpātija bija Santa Sirmoviča. Skatītāju simpātiju balvas un titulu Miss un Misters Meži 2009 ieguva Karlīna Eglīte un Toms Ozols. Par vicemisteru Meži kļuva Jānis Gabrānovs, bet par laureāti prestižajā nominācijā Miss Smaids tika atzīta Ieva Ozoliņa.